Tā, nu mums tāds spontāns atkal izbrauciens, bet ļoti labi tie spontānie tādi paši labākie. Mēs ar Eniju izdomājām sunītes aizmugurē. Čau! Izdomājām, ka laidīsim pie dabas, jo man ir nepieciešams rīt būt Talsos. Un izdomājām, ka mēs, kāpēc ne, braukt šodien. Mums taču ir uz jumta telts. Izdomājām, aizbrauksim kaut kur palīdz pie dabas, ar meitiņu paspinīgosim, vienkārši pačilosim. Te mēs arī skatāmies ceļot bez robežām, arī papildus fonā. Tagad braucam uz garāžu, uzkrāmēt mantas, kas mums ir nepieciešams, visu pa minimumu, jā? Jā. Ko mums vajag ielikt? Es pat nezinu, kas mums ir jau te augšā. Nu, mums vajag piknika krēsli, mazo galdiņu, kaut kādu deglīti, trauku kasti, pārtiku, spārefūdu vai ne? Spārefūdu pats labākais. Kurš no spārefūdu tev visgaršojas labāk? Griķu maltīte. Griķu. Tās ir tradicionāls griķu maltīte. Jā, visi tagad laižam uz garāžu, uzkrāmējamies un laižam Talsu virzienā. Esam garāžā. Mācīts mans. Jā. Tā, kas mums ir vajadzīgs? Šie te abi piknika krēsliņi. Vai šie te piknika krēsliņi. Paldies. Tad ir nepieciešams mazais galdiņš. Jāpaņem būs šitais. Jāpaņem vēl ir e-kamper deglis šoreiz. Mazo deglīti paņemsim līdzi šitais un balons. Paņemsim tur kur vairāk, vai ne? Un jāliek šitie vēl jāieliek. Pilnāko vai tukšāko? Ko saki? Kur ir pilnāko? Pilnākā, ņem pilnāko, jā. Un paņemsim šito stāfu. Te mums viss ir, te ir pārtikas kaste, te ir trauki un te ir tāds saimniecības visādi deglīši, prīmusiņi, visādas lietas, lampiņas, tāds kaut kā sīkuma. Tā, šito mums nevajag. Tā, kur tu ņem tos griķīšus? Tu gribi divus griķīšus? Jū. Davai divus, es paņemšu, kur viņiem bija buksīm putrā un ar šampeņoniem, man šito divus. Iegādāties jebkuru produkciju no Spārefūd, izmantojot kodu ROLIS, jūs iegausiet 15% atlaidi. Es teiktu tā, ka šis ir tiešām Latvijā ražota pārtika, kas man tiešām pašam iegaršojās. Arī daudziem draugiem paziņām iegaršojās, atbalstam vietējo un tiešām garšo kā mājas ēdiens. Ir sevišķi griķu maltīti, ja, ar gaļu saldā kreju mērci, jūs tiešām sajutīsiet to kreju mērci. Tāpatās arī šampiņoni ar kartupeļiem. Tie šampiņoni un kartupeļi tiešām garšo kā mājās gatavots. Un pats jaunums viņiem ir bukstiņu putra. To arī šoreiz pamēģināsim bukstiņu putru. Ko mums vajag paņemt bišķiņu uzkodam vai vakarām? Kaut ko apskatīsimies, kaut kādu, nezinu, varbūt salātiņas, jo mums ir kas turistu pārtika mums ir. Kaut ko vienkārši vajag papildus klāt, uzkot. Jā, ko ņem savus iemīļotos. Šitie ir viena no labākajiem čipšiem. Jā, labi. Tā, ko mums vēl? Tad, kad neko daudz negribas, baigais apmulsums, ko paņemt? Ko mums vajag? Olas mums vajag. Šitā te mēs liekam iekšā. Paldies, visu labu! Esam jau pie dabas, divi varianti. Viens spotiņš, kur mēs tagad varam piebrauksim, apskatīsimies un aizbrauksim uz otro spotiņu. Tad Enija pieņems lēmumu, ja, Salīt? Jā. Tā izskatās ceļš, kur mēs mēģinām atrast spotiņu. Tāpēc ir labi, kad mašīnī tāda, kas ir tā kā domāt overlandiņam, un nav žēl tik traki kā kaut kāda jaunāka automašīna. Tāpēc šī mašīna tika iegādāta, lai var braukt un bez bēda. Es tagad parādīšu, kā mans tētis brauks pa vienu ļoti slīpu kalnu. Un, ne jau kalnu, bet tādu kā vienkārši ceļu. Mēs šeit arī braukājam pa visurienu. Skatāmies ik ceļus un iebraucam, apskatāmies un kurās vietās var palikt.
Čau! Izskatās, ka mēs būsim atraduši savu spotiņu, kur palikt. Izbraukājām vairākas vietas, baigi izbraukājām ne pa krūmiem. Jā. Šī ir Latvijas valsts mežu labiekārtota vieta. Jā, ir ugunskurā vietiņa, galds, tā mašīna. Un tagad vienkārši mums, lai jumta tēls būtu līmenī, būs jāsabūt čau, sunīt, čau, Rika, čau. Jā, ir atbrauc, jā. Un tagad būs vienkārši jāsabūt, kur nolikt līmenī, lai nav šādi te sāniski un šitais te līmenis, jā. Saulīt šeit varēs normāli paspinīgoties, šeit noiet lejā uz šito vietiņu un šeit te. Tā, līdz galam tais vaļā. Jā. Un skrūvē klāt balonu. Šeit te. Šeit te līdz balonu klāt. Paņēma pārtiku, veikalā kaut ko aro bišķiņ, paņēma uzkūdiņas nopirka, izbrauc pie dabas. Kopā būšana. Tas ir viens no tiem galvenajiem iemesliem. Kopā būšana, atpūta. Tā kā brauciet dabā. Brauciet dabā ar savu ģimeni, saviem bērniem, saviem draugiem, saviem radiniekiem. Tā rekure Enijas makšķerīte, spinings. Liec kopā, vēr auklu cauri. Jāuzliek pavadiņu maziņā šādu te Wolfram pavadiņu, 15 cm, 5 kg. Skaties, jā, lai atceries, riņķi viens pret otru taisnā līnijā. Enija jau arī sava kastīte ir tie, kas skatās līdzi mums pagājuši gadu. Pagājuši gadu mēs bijām, jā, spinningot, jā. Mēs bijām spinningot, jā. Un arī otrā pusē arī ir. Enijai arī savu kastīti ir divdaļīgā, re, kur viena gumija ir. Un šeit tā palēnītiem. Tā gumija īsībā bija mana pirmā, tad tu man pēc tam iedevi šito te. Jā, tas ir mepsiņš, Āglijā 3. numuriņš, tas ir lielais. Šodien varētu visi 3 var pamēģināt pamētāt, jā. Samais. Bukstīņputra. Tā, bukstīņputrai nav karota. Labi. Nenāk ar karotu? Jā, bukstīņputra bija tā, kura nenāk ar karotu. Var pasūtīt ar, var pasūtīt bez. Nākamais, ko mēs darām, mēs cienām pavadiņus klāt. Baigais pečuks spinningošanā un copē es neesmu. Tas viss man ir vienkārši fana hobija līmenī. Tā izskatās, ka šitā viena pavadiņa beigta. Arī noplīsus. Noplīs. Ja domājat, noplīs viss, vienkārši saplīs, ekur. Grizolīts noplīs. Es atceros, cik man daudz pavadiņas ir saplīsušas. Tev kastītē nav iekšā pavadiņa otrā pusē? Es jau skatījos, nav. Nu labi, tu spēlēsies ar, tu makšķerēs ar pavadiņu, es bez pavadiņas. Tāds iesim tev šo. Un pirms jūs brauciet, vienmēr atjaunāt ekipējumu, pārbaudiet, kas jums ir nepieciešams. Ja man vienkārši stāvēja pavadiņu, tā tur tas maisiņš vienkārši kastē un nebija iekšā pavadiņu. Pamēģināsim šajā te pamētāt. Nekur nāc te, ej uz turien uz tās saliņas. Tev tur tās saliņa ir, ot un met kaut kur tagad taisam pāri uz vienalga. Nu, pamēnē, atceries kā, jā. Un tā zala netraucās? Nē, tāpēc tur augšā. Pāri viņam met. Vo. Lai zemāk, kā tu vot un tin. Tu jāizjūt, ir katrs māneklis jāizjūt. Un centies stiprāk mest. Vo. Ļoti labi. Es atnākšu šeit uz stūrīšu. Tas ir zāles. Ātrāk jāvāk. Buļļin. Jāiet pakaļ. Cik prātīgi neiekrīt ūdenī. Un šitās būs labs tagad, kā viņi dabūt. Neiekrīt ūdenī. Labi misija. Vispār tāda vērtīga. Vērtīgi. Šis te zariņš. Kur viņš ir otrā pusē aizlidojas. Nevelc. Viņš ir ieķēries vienā zarā. Es zinu, viņš te ir vēl vienā. Tūtās. Misija pabeigta. Jā, labi, visi spinningojam tālāk. Mums tas sākums galīgi. Vai ne? Nu, tā vienmēr būs. Jā, pirmās kļūdiņas, kā saka, pieslīpējām. Tagad paēdīsim. Atsaties salīt spinningo. Bukstīņputra ar griķīšiem uzbrieduši. Paēdīsim salātiņas, suliņa, jā.
Jā. Vakariņas foršās. Jā, tad mazliet par sausu. Pieliet ūdeni vajag? Tad drusku. Pārmaiņas vēlreiz. Es tagad pārbaudīšu, ka uzbriedis kārtīgi ir. Paldies. Būkstiņu putra, kā... Nē, šitais būs labs. Būkstiņu putra būs laba. Biezins ar kartupeļiem. Tas ir latviešu tradicionālais tāds pirms griķīšiem vēl. Pirms pārefūta griķīšiem šitas ir... Šis ir top uz top. Pagaršo. Un pasaka, kā tev garšo. Viņai varētu negaršot, tāpēc, ka tā ir mūsu bērnības garša. Viņai varētu tas negaršot salikums. Man tie vārdi nepatīk. Labs. Mana meita. Tik sāli. Gribētu drusku vairāk. Ar garšvielām viņi nepārforsē, jo tas ir katram individuāli. Tu tās esi? Bērnība. Būkstiņu putrā. Bet ritīgi. Krējumiņš tāds. Jā, to Tāds var- sviestiņi. Krējumus, To var sviests, just. kaut ko baigi var just tādu. Visiem labi ēst grib, kas skatās, jā. Ja nē, tad kaut ko Aiziet paņemt kaut ko. aiziet uzkūžat, jā. Čau visiem! Mēs tagad iesim uz tilta pusi. Apskatīsimies tur vietiņas. Kaut kur pie tilta jā, pacopēsim. Pamēģināsim, paskatīsimies jaunas potiņi. Ir kur makšķeris. Man kabatā ir... Kas tas ir tur? Mānekļu kastīti. Mānekļa kastīte. Un sunīts mums tur priekšā ir. Arī būs maza pastaiga mums. Redzēsim, kādas vietas tur ir. Nu, mēs esam atnākuši uz pirmo vietiņu, kurā mēs varam apskatīties. Jā, zāles ir baigas auguši. Pāris vietiņās uzmētāt var. Reku no tejienes, no tās vietiņas tur var uzmētāt. Tā kā viss easy. Pāris reizes tikai vajag uzmētāt, nomaiņas potiņu un viss. Centīšos tur trāpīt. Lekt viņas tā lec, jā, bet kaut kā tad tur neķerās. Jā. Centies, jā. Bet, nu, ļoti labs metiens. Mans mazais students, tie metieni arī jau labāk un labāk jau paliek, jau būs iemācīsies. Galvenais jau tikai vēl tagad noķer kaut ko. Kādreiz, lai tas ass un garš tāda lielāka. Man bija ļoti tuvu vienreiz, lai noķertu zivi. Ja es viņu vilktu mazliet lēnāk, tad man būtu pieķēries zivs.
Dronu palidināts, skatus redzējāt forši no augšu, vai ne? Tagad pabaudīsim, vēl pamētās, tagad es arī bišķiņ pamētās. Un tad jau vēlāk dosimies uz nometni, jāklāj, jau būs jumta telts jāuzklāj. Forši vakars vienkārši kapitāli. Dabas skaņas. Reāli dabas skaņas. Varbūt tāda bija tikai viena. Varbūt viena, jā. Barojās, zin kā, meklē. Šitajā spotā mums arī nekā nav. Kaut kas mums atkal tā kā parasti, vai ne? Kā mēģinam, tā mums nekā nav. Vai ne? Jā. Nu nekas. Vismaz cenšamies, rādam arī jums, ka jāiet dabā, jāmēģina. Nevajag bādāties. Jā. Jo pats galvenais ir tā kopā būšana, ne Saulīt? Jā. Un kas vispār kopumā upe, ritīgā kafija, duļķaina un visu laiku zāles nes, baigi zāles nes. Tā kā kaut kas līdzīgs tā kā butēs, kad aizbrauc, kad iemet iekšā, tad pilns ar zālēm nes. Bet te tas pats, katrs otrais vilciens ārā ir jau galā jau kaut kāds zāle, baigi tāds. Nu, es skatos, ka būs man jauns drona operators. Mācās tagad lidināt mazo droniņu. Mācās tagad, ko katrs joysticks nozīmē, kāda katra funkcija ir. Es gribu dabūt širo skatu. Nav nemaz ir sarežģīt, vai ne? Nav. Ja kaut ko nezinu, vienkārši laid vaļā. Viņš uzreiz pārtraukas darbības. Te to var redzēt, kur 23 metru augstumā un 2,3 metru tā kā attālumā. No tās home vietas, kas viņam ir home vieta. Rāda. Jā, tā home vieta. Skaties, kokos neielidina viņi. Jā, Pārāk strauji skatos. arī nevajag viņi, jā? Čiponiņas. Pasēdēsim, tēvs ar meitu papļāpās, atdzersim suliņu, čiliņš. Lai bērniņš pamācās ar dronu. Nu, kā sanāk? Pasies kāds skats dabūja. O, super, šitādu bildi arī var uztaisīt. Tagad tu vari izdarīt tā, ka tu nospied, viņi neredzēs tā, baigi grūti būs redzēt. Izdara, Širo. jā, bet nomainos picture, šeit te, foto, un tu nospied. Ēnies mīļākie. Jā. Sarežģīti tas, kad mašīna ir augsta un grūti ir pacelt lāk. Bet, kad dabūju līdz tam vienam punktam, viņš pats lēnām mierīgi paceļās un vispār nekāda problēma. Un tad šeit ielokam iekšā. Šādi te. Viss. Jumtiņš ir gatavs. Viņa cietā jumta tipa ir, kad viņi neliekās kopā. Bonus ir tas, ka mēs varam salikt savas sēgas, guļamais, pilvains, viss ir iekšā atstāts to, ka es esmu atvērs vaļā. Mums jau tur viss pilvaņi jau ir iekšā un nekas nav jāklāj, jārulē, neaizņem vietu salonā. Salons ir brīvāks, atājas vaļā, man ir gatavs viss. Un tēt, ka šis? Šis ir apaviem. Apaviem vēl kaut ko var salikt iekšā, kad tu dodies iekšā, uzkāp augšā. Ieliec iekšā apavus, ūdens necaurlaidīgais, ja no gadījumā naktī lietus līst vai kas, tad tev ir nestāv apavus zemes, nesamirkst un jā, šādā te maisiņā vēl ir iekšā. Te ļoti daudz visādas kabatiņas ir, vēl ir visādas čībiņas, apavu vienalga, saliec iekšā jaku, pat var ieliet iekšā. Vakar higen un tu gulēt ar skatu uz upīti. Mēs jau tā kā taisamies uz gulēšanu. Reku skats uz āru. Skats uz āru pa abiem sāniem ir. Hop uz vienu, priekšgals un otrs sāns. Un ko jāiet gulēt, jā? Vēl ne. Vēl ne? Vēl ne. Mēs vēl pačilosim, jā. Vēl pačilosim, pabaudīsim skatu, pabaudīsim dabas skaņu un tad jau uz gulēšanu. Rīt jauna diena. Mēs dodamies gulēt, mums tas ir vesela nakts, jums tas ir vienkārši tāds viens mirklīts, jā? Kas jāsaka? Spiežat laiku rakstīt komentārus. Un mums ir laba nakti, jā. Jums viens mirklis. Čau, līdz rītam. Nu ko, labrīt visiem. Esam cēlušies 7:30 no rīta. Nakts bija mierīga, bez lietus, bez lieliem vējiem. Vispār, viss super. Tagad sunīt, ejam. Iesim pastaigāties rīta, pastaigi mazā. Tad jāuzvār kafiju, brokastiņas un dosimies tālāk. Dosimies pēc geocašinga. Vienīgais žēl, ka nevar aiziet nopeldēties. Nē, protams, tur kaut kur var ielīst, jā, bet tas duļķis zāles ir tāds, ka negribās. Un tad var paciesties.
Kas tad mums te ir pamodusies? Nu, labrīt, Pelīt. Labrīt. Sunīts ar priecīgs. Labrīt. Nu, kā čučiņā jum teltī? Labi. Labi, jā. Forši, vai ne? Sunīt, nu aiziet. Sunīt, jāskraida. Ko mēs šodien brokasīs? Grīķu malti. Nē. Olas. Šodien ir olas ar bekonu. Olas ar bekonu. Jā, sunīts ar priecīgs ir. Uzsmidzinām eļļumu izlaid. Liekam jau lēnītiem sildīt bekonu un tādu oliņu pa virsu. Es esmu, tur ir 6. Un tas viss izskatās šādi. Man ir kafija gatava, kur jau tagad sildās oliņas cepjās ar bekonu. Te mums vispārējais ir. Moš kāds tur sēž iekšā, vajag izvilināt viņu ārā. Noņem nost to zālīti un tur vēl met tālāk bišķiņ vēl. Čau, mēs tagad vāksim miskasti no šīs piknika vietas. Arī jāizdara labas lietas. Ir atpūtnieki, kas nemāk atpūsties, bet atcerieties to, ko ienest, to aiznes. Nu, nav grūti, ja jūs kaut ko braucat, jūs tur pērkat tās pūdeles, velkos, jūs jau kaut kādu maisiņu tomēr ņemat no veikala un tajā pašā maisiņu jūs varētu to miskasti atstāt. Iepriekšēji atpūtnieki ir atstājuši pūdeli, kaut kādu papīrīt. Nu, šito mēs visu savāksim līdzi un atstāsim šo vietu tīrāk, nekā mēs iebraucam šajā vietā. Neko papīrīši, jā. Te pie galda es redzēju, bija alus korķīši. Nav arī forši, jā, piemēram, paskaties. Alus korķīši, jā. 1, 2, 3 alus korķīši. Nu, nav jau smuktu aliņu attais vaļā, korķīts kaut kur aizlido, jā, te patās pie galda vienkārši, nu, cenšamies savākt visu aiz sevīm, neslinkot arī savākt aiz cita, jo tas ir daudz patīkamāk, ka tu atbrauc uz foršu, tīru vietu, vai ne? Es 100 punktu varu derēt, ka tu, skatītāji, gribētu atbraukt uz tādu vietu, kura jau ir tīra, un tev nebūtu patīkami atbraukt uz tādu vietu, ja te, piemēram, tur, kur tu gribētu telti uzlikt, jābūt rītīgā cūkūts un miskast. Diez vai. Redz, nav jau grūti. 2 minūšu darbiņš, un mēs savācam, un ir daudz patīkamāks skats. Vai ne, Saulīt? Es piekritīšu visam, ko viņš teica. Vairāk neko tādu arī mēs te neredzējām. Nu, laižam, viss ir sapakots. Tieši tā, mēs tagad laidīsim pakaļ slēpņiem. Holokausta piemiņas vieta. Un te mums jāizpild būs uzdevums 6. augusts 41. gada akmens ar tādiem tā kā caurumiem uztaisīts izurptiem. Gan jau, ka būs viņus jāizskaita, gan jau, ka būs jāizskaita akmeņi, kas uz augšā. Nē. Uzdevums – sašautais akmens. Lielākais izmērā skaitlis uz objektā. Vēl 20 metri. Vēl 20? Jā. Jāpaņem zaķiskābiņu pa ceļam. Tas ir kaut kur šeit, te. Šitie ir tie foršie mirkļi, kad tu ar bērnu doties pie dabas. Iedot kaut kādu uzdevumu,
Var meklēt, un ir interesanti bērnam arī tas, kad azartiņš meklēt kopā, tu pasaki kaut ko, pildīt uzdevumu, un tas ir tāds saliedēšanas pasākums forši, tā kā noteikti izmantojiet to un brauciet dabā. Mēs laižam pēc nākamā. Slapji mēs būsim, kājas vismaz, tāpēc, ka šeit vēl ir viss slapša zāle, šādi izskatās zāle līdz ceļiem, bet brienam pakaļ tagad slēpnim, kas saucās Sventes dzirnavas. Viņas kur ir, es jau redzu caur krūmiem tur. Nu nāc, Saulīt, skaties, bet prātīgi, jā? Jā. Te pilns ar visādiem Tiku cauri. Jā. Te visādiem nogromiem. Šīs ir Sventas dzirnavas. Izskatās, ka te bija krāsns. Augstu diezgan arī. Var apiet arī apkārt. Noiet lejā. Kur caurums te ir. Kur te ir... Jā. Tur var iet iekšā. Te ir kā tilts, nu tāda arka. Jā, te jau nekā vairs nav. Mēs jau nezinām to konstrukciju. Gan jau te bija šeit te kaut kas. Un arī šeit. Jā. Nu, viņa ir dziļa. Nav dziļa, kur ir. Var redzēt cauri, jā. Tāda telpa. Tā kā pagrabstāvs kaut kāds. Jā. Tik jābūt prātīgai šeit. Es gribu jums parādīt to ūdenskritumu vēl labāk. Nu, to mini ūdenskritumu. Baigi skaisti šeit ir. Tik, kur ir tētis tagad? Riko. Riko tur steigā. Labi. Man ir tagad uzdevums atrast tēti. Es, kad gāju meklēt tēti, es atradu Vardīti. Vardīti. Kur tuvāk parādīšu. Kur Vardīte. Viņa tik sēdēja uz šī akmeņa. Es tur kāpju, lai tiktu pāri. Un es gan uzkāpu virsū. Bet labi, ka es ieraudzīju pēdējā sekundē. Savādāk būtu uzkāpusi virsū. Nē, bet šeit ir ļoti interesanta vieta. Un tur arī tak. Tētis! Čau! Čau! Labi, ej pie tēta. Ir. Beidzot atradām. Jā, vieta maldināja koordināts, bet jā, tā kā viens komentārs arī rakstīja, nav ko lasīt. Komentārs ir vienkārši jāmeklē. Un sāku meklēt, bet nevarēja saprast. Pēc hinta nelikās kopā. Bet jā, paldies autoram par vietas parādīšanu. Šeit kādreiz ir būts pārgājienu laikā. Bet jā, paldies vēlreiz par to, ka devi iespēju atnākt uz šejienu. Pavandīties bišķiņ vairāk. Vieta ir forša. Super, paldies autoram par šo slēpni. Un mēs tagad dodamies uz Talsiem pie Krustdēliņa, pie tavu brālēna. Brauksim viņu apsveikt vārdienā, viņam šodien vārdiena. Ierakstiet komentāru sveiciens Oliveram vārda dienā. Protams, tas viss ir pagājis, bet tāpatās ierakstiet komentāriņu, jo Olītim būs prieks lasīt, skatīties video, kad viņam arī ierakst komentāru un nodot sveiciens vārda dienā Krustdēliņam manam. Laižam! Laižam! Čau! Galīgi traki! Čau! Tu būs tagad video. Mēs braucam apsveikt Krustdēliņu. Izrādās Krustdēliņš nometnē. Kāpēc viņš nometnē? Atpūšās. Atpūšās. Nu, reku ir dāvaniņa viņam no mums, sportiska dāvaniņa. Redz, tur tāda sportiska dāvaniņa. Viņam jātur to, lai viņš ņem mūsu pikniku līdzi jau. Varēs ģimenes saliedēšanās. Nododam sveiciens Olītim. Kad jūs forši. Olītī, daudz laimes vārda dieniņā tev, jā? Jā, viņš Kur ir brālīts? Rīgā. Brālīt strādā? Brālīt! Nodod Jūs varat par Esters iebraukt, viņa gan ir mājās. Viņa mājās? Jā. Nu, ka tu tās iebrauksim pie Esters. Esmu klāt jau RRB servis, tur, kur arī manu mašīnu apkopa un uzlaboja nedaudz. Jā? Tā kā iesim iekšā. Riepas ir atnākušas un mašīna jau ir uz pacēlāju. Vecās mīzas ņems nos un liks virsū AT riepiņas. Šādas te. Espa modeli Dina Pro AT2. Imants jau kaut ko te ņemās, jau slīpē. Bišķiņ aptīrīs visu, tā lai diski smuki pielīp, visu nobalansēs un liks virsū.
Imants arī pats strādāja pie šitās mašīnas, arī ņēmās, strādāja, darīja visu te. Kaut kādu prestrūsiņu lika virsū. Skaisti izskatās, jauni diski. Super. Tu redzēsi īsto momentu, kas tur ir ar cipariem. 50-55. Mājas, ka ir ok, vai ne? Ņemot vērā šito gumiju, kas ir. Un tik liela diski ļoti. Jā. Kamēr tagad jūs jau redzējāt, kā ar maina riepas. Re, kur ir Dairis. Pats priekšnieks, jā, RRB servis priekšnieks. Čau vēlreiz, Dairi. Čau. Dairi, tu biji klāt visam procesam. Pastāst varbūt kaut kāds baigākos sūdz, baigāko. Tāda ieberziena ir, bija, nebija. Droši vienkārši izstāst skatītājiem. Nē, liela ieberziena nekāda nebija. Bija ar pusrām skrūvēm, jā. Tām gan mēs pacīnījāmies, lai pusrām dabūtu nost. Bet tā pārējais viss jau kā normālai mašīnai, kas ir tā gada izlaidumam, jā, kur ir bišķi jāpacīnās. Bet nē, nekāda problēma nebija, visu izdarījām. Un kā jau šodien jūs redzējāt, brauc, vai ne? Jo, visi mierīgi. Tagad smukā ir riebs uzliks, bišķi jau varēs dziļāk kaut kur iebraukt. Es 10 gadu neko mašīnā nav darījis, vai ne? Un tad rekur tev uzreiz ir tāds bams. Kā to vispār? Tur bija detaļa pēc detaļai. Tur bija viss. Tur bija saimnieks braucis, vienkārši braucis. Kamēr iet, tikmēr iet, un tā arī bija braucis. Cilvēkiem praktiski ir jārēķinās, ja grib pacelt pilnīgi vecu mašīnu no nekā, ir pāris tūkstoši jāiegūst. Jā, bet tu uzreiz var aizmirst. Vienkārši aizmirst un brauc. Es uzskatu, ka tu arī pareizi darīji, ka tu mainīji visu. Nevis pagaidām tur buksīti vēl kaut ko, ja tu pieķeries tam mezglam vienalga, vai tas ir priekšējais tilts vai aizmugurējais, tad izdari visu. Tu nevari atstāt kaut kādu vecāku buksi vienu tur jaunāku. Vecais mezgls bojās to jauno mezglu, jā, un tad šeit uzliec un viss, un tev vairs nav problēma. Es jau sapratu, ka Dairis man visu laiku sūtīja video ziņas, kas tad es beigās. Tad daram. Dairi, tagad man ir plāns, kad es nākamgad varētu ar ģimeni uz Rumāniju viņu braukt. Jā. Riepiņas ir, tehniski ir. Protams, pirms Rumānijas es noteikti atbraukšu pie tevīm, vēl čeku uztaisīsim vispār jau. Brauciet vēlreiz. Reku es jau rādīju. RRB servis Talsos. Vēršoties pie Dairis, sakiet no Rollis. Gan jau Dairis atdomās kādu bonusiņu, viņš izdomās uz vietas, attiecīgi, kas jums ar mašīnu jādara. Paldies Dairim vēlreiz. Paldies visiem pārējiem. Imantam paldies, kuri vēl tur pieķērās. Visiem džekiem, kas pieķērās tai mašīnai. Liels paldies. Dodamies apakaļ pie mašīnas. Redzēsim fināla rezultātu un brauksim tālāk. Izskatās bombā. Aiziesim no otras puses, lai jums tā saule spīd virsū. Jūs paskatāties. Kas par skatu? Ir niknāks. Ir niknāk, vai ne? Labi, vai ne? Kas par skatu? Nāks ārā? Nāc pastaigā, sunīt. Nāc pastaigā, bišķiņ. Ļoti labi. Super. Paldies par darbiņu. Ļoti labi, jā. Mašīna izskatās ar riepām šādi. Jā. Vēlreiz liels paldies. RRB servis. Tagad jau mēs varēsim doties dziļāk pie dabas, pa smiltiņām, pa dublīšiem un tam līdzīgi. Paldies, ka skatieties. Foršu video, kur mēs patusējām ar Renī. Renī tagad vienkārši ciemos, kamēr man riepas maina pie savas mācicas. Noteikti arī sveiciens no viņas. Rakstiet komentārus, sportojiet, dodaties dabā un tiekamies nākamais piedzīvumos. Visiem čau!